Pastāstīšu par moduli N mēslošanu. Ja slāpekļa mēslošana tiek izstrādāta ar N sensoru un termināli un tiek atsūtīta un reģistrēta izstrādes logfaili Agriport datu portālā, tad plānotā uzdevuma reģistrācija nav nepieciešama, jo faktisko devu reģistrācija ar korektu datumu ir notikusi. Šādā gadījumā sagatavotais uzdevums ir dzēšams. Savukārt, ja slāpekļa mēslošana tiek izstrādāta ar N sensoru terminālu PF box bez sensora vai arī shape vai ISO failiem uz jebkura cita izstrādes agregāta termināla, tad veids sagatavotā slāpekļa mēslošanas izstrādes uzdevuma reģistrēšanu. Reģistrēšanu veicot nospiežot 3 strīpiņas, izvēlos reģistrēt, atzīmēju laukus, kuros darbi ir pabeigti pilnībā. Gadījumā, ja tāda nav, tos izķeksē un spiež reģistrēt. Nepieciešamības gadījumā iespējams veikt korekcijas, spiež zīmolīti, labot, nomaina datumu pret faktisko, kurā datumā ir izpildīta mēslošana, kā arī var piekoriģēt izstrādāto produktu daudzumu. Apstiprina un spiež reģistrēt. Uzdevumi no plānošanas nonāk sadaļā Reģistrs. Mēslojam izpildītie dati, piesaistās lauku vēsturei sadaļā Pārskats. Un N bilance.